Sveiciens no 7. A klases. Šodien mēs nolēmām veikt labu darbiņu. Šī ir Sanita, un šī ir Sanitas vecmāmiņas māja. Šodien mēs nolēmām sakārtot vecmāmiņas apkārtni. Cerams, viņa būs pārsteigta un patīkami iepriecināta. Tagad mēs gribam parādīt jums mūsu darba gaitu. Tātad mans klases biedrs Rihards griež stāstu zarus. Mēs grāpus, sākam Viktorija Talmā arī grāpus lapas. Un pārējie, protams, sakrauj malku vienā kaudzē, lai apkārtējā vide būtu tīra, sakopta un lai vecmāmiņa būtu pārsteigta. Rihards jau griež pēdējo zaru, tāpēc arī iet pie nākamajiem krūmiem. Tātad Nase gandrīz ir sagrābusi visas lapas malace, tāpat arī Viktorija Taluma arī sagrābusi. Mūsu klases biedri cītīgi saliek malku vienā kaudzē, malači. Cerams tik tiešām, ka Sanitas vecmāmija būs patīkami pārsteigta. Tātad mums ir sagrābta puķu dobe. Rihards novāca tātad sausos zarus. Viktorija un Nase ir sagrābuši ceļu, un Sanitas vecmāma varēs mierīgi iet pa nogrābto ceļu. Kā arī Sanitas vecmāma būs pārsteigta par sakārtoto malku. Un viņa patīkami varēs iet pēc malkas. Šeit arī nāk mūsu iedzīvotāji, laikam grib novērtēt mūsu darbu. Iedzīvotāji un kā arī vecmāmiņa, Sanitas vecmāmiņa bija pārsteigta par darbu. Paldies par uzmanību!